Tev joprojām tek? Jā. Bet tas nekas, lai tek jauna diena. Ir tiešām forši iemalkot svaigi pagatavotu kafiju jaunā podkāsta studijā. Esiet sveicināti podkāstu laika kapsulas skatītāji un klausītāji. Man ir milzīgs prieks būt šeit ar jums visiem. Un pēc pusgada, iedomājieties, pēc 6 mēnešiem, jo 6 mēneši ir pagājuši kopš iznāca iepriekšējā epizode, 16. pēc kārtas, kopā ar improvizācijas teātri 2. Cilvēki tikmēr ir aizlidojuši uz mēnesi tumšo pusi un atgriezušies atpakaļ. Pa to laiku es strādāju pie laika kapsulas studijas. Es krāsoju šīs sienas. Es to uzsveru, tāpēc, ka es to darīju pirmo reizi. Man nebija sanācis nekad dzīvē krāsot sienas. Es prasīju palīdzību mākslīgajam intelektam, es prasīju palīdzību arī tētim atsevišķos brīžos. Paldies! Es kādus 4 reizes krāsoju šo sienu, lai viņiem nebūtu pleķi, bet beigās izdevās. Beigās tā kā sanāca. Jūs varat novērtēt tiem, kas klausās audio, bet neskatās video. Es aicinu paskatīties mazliet video. Es pagaidīšu, kamēr jūs novērtējat. Paldies jums! Tiem, kas gaidīja podkāstu laika kapsulu, es saku milzīgi paldies par jūsu pacietību. Tiem, kas negaidīja, jo, piemēram, varbūt pirmo reizi ir ieslēguši šo te podkāstu, esiet sveicināti, mans vārds ir Mārtiņš Spuris. Un šajā raidierakstā es sarunājos ar mūsu laika biedriem. Tas, ka mēs ar šo cilvēku un arī ar jums, skatītāji, klausītāji, ka mēs dalām laiku, patiesībā tiešām ir ļoti unikāli. Un tas sarunas moments ir tas, ko es gribu iekapsulēt. Tāpēc es katrā podkāstā arī uzdodu vienu jautājumu, kas vīz cauri katrai epizodei, un šis jautājums ir, ko tu liktu savā personīgajā laika kapsulā, ja mēs šo laika kapsulu atrastu pēc, aptuveni 126 gadiem, kad konkrētais cilvēks vairs nebūtu. Un tās atbildes ir ārkārtīgi interesantas, tāpēc katrā epizodē ir šis jautājums ar katru no viesiem, un šī epizode nav izņēmums. Šajā epizodē pie manis ciemos ir humora pilns cilvēks, komiķis, jaunā Rīgas teātra aktieris Jānis Skūtelis. Viņam ir pilnīgi svaiga stāvizrāde ar nosaukumu H. Uz šo izrādi dienu pirms mūsu sarunas es biju aizgājis. Ja es pareizi saprotu, viņš jau plāno šīs izrādes spēlēt. Tā kā skatieties, ķeriet biļetes, tiklīdz parādās Jāņa stāvizrāde H. Pirms mēs ķeramies klausīties jauno laika kapsulas epizodi, es gribu pateikt lielu paldies Emīlam Kālim, manam draugam, kurš pirmkārt ir šīs vizuālās identitātes autors. Viņš izveidoja podkāstu laika kapsula logo, un tagad uz šo te jauno studiju, ko es iekārtoju, viņš man daudz arī palīdzēja, ieteica gan par gaismām, par kamerām, varbūt jūs esat pamanījuši, tagad ir multicam setups, kas varētu vizuāli šo visu podkāstu skatīšanās pieredzi padarīt mazliet pievilcīgāku. Un paldies Kasparam Breidekam, kurš man vienā dienā uz manu storiju uzrakstīja, vai man nevajag palīdzību. Es sākumā domāju, es nezinu, ko iedot, ko palīdzēt, bet mēs sarunājām, ka, ja viņš nākamajā dienā viņam ir laiks, viņš var droši atnākt, tas būs studijā. Un tā mēs satikāmies, un viņš man palīdzēja noņemt krāsu no maliņām, kas bija palikusi, jo es zinu, ka krāsojot sienas ir jānoteipo viss, un es daļu noteipoju, bet daļu nenoteipoju. Un teorētiski man vajadzēja visu noteipot, bet man nebija pacietības to izdarīt. Un tāpēc tas sanāca mazliet dubults darbs, bet tā nedariet. Tā kā krāsojot sienas, vienmēr noteipojiet visas tās maliņas, lai nav dubults darbs. Bet paldies Kasparam, kur ir bildi, kā mums gāja. Sveiki, es puces studiju Mārtiņam jaunu. Viņš man maksā cīgas. Un paldies improvizācijas teātrim 2. Tiem, kas ir bijuši uz šo izrādi, redz šos oranžos krēslus, iespējams ne pirmo reizi, un arī tos plauktiņus. Kāds ir sakars šīm mēbelēm ar improvizācijas teātri 2? To es vēl nestāstīšu, to es atstāšu nākamajām epizodēm, jo es varu jau pačukstēt priekšā, ka līdzīgi kā 16. epizodes noslēgumā, kad mēs runājam, ka mums ir jāatkārto šī saruna, tad tuvākajā laikā mums būs saruna ar improvizācijas teātri 2 ar Elīnu un Aneti jau pavisam drīz. Ir laiks jaunākajai laika kapsulas epizodei kopā ar Jāni Skūteli. Patīkam klausīšanos! Bāc, tā krūze ir cauri. Bet es to saku. Kā tas ir iespējams? Es nezinu. Pirmā krūze pasaulē. Pagamā, paņemts vēl viens salvet.
Atstāt? Nē, skatās. Mēs apskatīsimies, vai Jā. tiešām tā krūze ir cauri vai nav. Okay. Būs kaut kāda panika metīsimies. Pirmkārt, es tev gribu pateikt lielu paldies par vakardienas izrādi. Priekā. Kad tev bija pirmizrāde? Novembrī 20 kaut kas. Tu zini, cik tu esi nospēlējis aptuveni? Kaut kur pie 20. Normāli. Jā. Bet man ir ārkārtīgi grūti iztēloties, kā var norunāt pusotru stundu no vietas. Jā. Pagaidi, es paņemšu salveti. Ja? Normāli. Tā, mēs ieliksim timelapse šajā vietā. Un Benija Hila mūzika. Jā. Tātad, par ko mēs runājam? Paldies par vakardienas izrādi. Es ārkārtīgi labi pavadīju laiku, es izsmējos, un man ļoti patika tas, ka šajā tavā stāvizrādē bija tādi teātra elementi. Tas laikam Jā. jau, es gribēju teikt, tas bija apzināti. Protams, ka tas bija apzināti. Bet Bija doma tāda. cik daudz mēs drīkstam, tā kā runāt par to, par izrādi? Spoilot izrādi. Es negribu spoilot izrādi. Baigais spoilers laikam nebūs. Bet jebkurā gadījumā man ir 3 objekti uz skatuves, kas ir pietiekami netipiski varbūt priekš stand-up. Tur ir tāda teātra piesitiens. Tāds uz mono izrādi drusku varbūt velk, bet ņemot vērā, ka man ikdiena paiet teātrī, tad es baigi speciāli nedomāju par to. Es negribēju uztaisīt tādu miksu starp stand-up un dramatisko teātri kaut kur pa vidu. Vienkārši kaut kā tā viņi salikās tie objekti un tie stāsti uzradās. Un ja es nemaldos, tad sākās ar parūku, kas arī ir uz skatuves un kas ir no teātra vienas izrādes no mēģinājuma procesa garām ejot. Un tā, tad viens objekts ir pa īsu, tomēr ir Vai 3? 3 vismaz, jā. Jā. Un tā viņi tur saradās, bet... Man gribas mazliet par vienu no viņiem parunāt. Un tu man saki, ja es jau par daudz tā kā stāstu, tad mēs to griezīsim ārā no izrādes. Bet es nevaru kāpēc es gribu teikt zieča, bet viņš nav zieča. Kā sauc to? Kā sauc ko? Nē, es to pateikšu. Tātad, to tēlu nesauc zieču. Helmuts? Nē. Kurš? Kā es varu neatcerēties Gulbīt uz laimīgo zemi? Ko? Sprīža. Sprīža, Zieča. Sprīža. Zieča, viņa bačkas. Zieča būtu labs draugs. Sprīža un zieča. Jā. Un kas interesanti, tieši zieča būtu tas jaukais. Mēs gaidām, ka sprīža, bet ne, sprīža rīlītas. Īdātais vairāk pa dzīvi sanāk. Tā varētu būt. Man asociācija bija kaut kas ar līviem mazliet, vai kaut kā tāda liepājas ar broku, bet tur jau es domāju, ka tur ir iedvesma mazliet tajā visā, ne? Tev joprojām tek? Jā, bet tas nekas, lai tek jauna diena. Bet iedvesma, jo tā ideja bija, patiesībā tā viņa arī pārleca no tā, ka viņam varētu būt sarežģīti dzīvot tērvetē Sprīdītim. Pēc visiem tiem notikumiem, un ja viņš kaut kur pārceļas, tad visdrīzāk uz Liepāju, un tā parūka, un Liepāju, un tur viss ir. Tas koncepts ir izcils. Mēs bijām ar sievu Kristīnu, un tajā brīdī viņa tā kā man pieliecās, viņa teica, tas tik labs koncepts. Tā kā par to Sprīdīti, kas ko kā. Jā. Tas ir super. Es jau arī novadīju IRT sezonas slēgšanas balli kā Sprīžu. Es jau viņu iesildījis dzīvē. Un man liekas, tas ir izcils pasākumu vadītājs. Tāds, kam ir kurš ir absolūti pašpietiekams. Un notikums viņam ir no vienas vietas, un viss ir interesanti un aizraujoši. Cik garš tas vakars bija? Normāli apbalvas stundu. Un visu to laiku tu biji tajā visu laiku bija Sprīžu. Mēs kopā ar Janu Čivželu vadījām, kas bija pamātes kostīmā un pamātes tēlā no Sprīdīša, kas arī ir pērle pati par sevi. Tas ir perfekts. Nav plāns vēl kaut kur vadīt tādā konceptā, piemēram. Bet ja pēc šī uzaicinātu, Jā, es apskatītu. Ja labi samaksātu, jo... Nā, aiziet. Nē, Sprīžam jāļauj izskrieties. Tas tomēr ir ļoti šausmīgi reti patiesībā gadās tā, ka tu kaut ko bišķiņ tā kā pāksties, un uzrod, klau, kaut kas tur ir vairāk par vienu tādu dīvainu balstiņu, kaut kā tur uzreiz kaut kāds stikla dests pienāk klāt, un tur patiesībā bagāžu
Bagāža tomēr ir lielā ar Liepājas roku. Un tas ir tāds, tā ir tāda stabila, spēcīga vērtība, kuru angliešu valodā tas ir punch up. Saproti, tas nav tāds kaut kas pagrimis, kaut kāds senils, kaut kas aizmirsts, neinteresants, ka tas nesanāk punch down, ka tu atspārdi jau sen pagrimušu kaut kādu lietu, bet tur ir gan vēsture, gan tagadne, gan nākotne, un jauda. Jo tas nedaudz, kā arī angliski saka, bottom of the joke. Man liekas, ka viņš pats ir kā bottom of the joke. Viņš īsti nesmējās par citiem, bet mēs par viņu mazliet tā kā pasmējamies kaut kādā veidā. Jā, un viņam tas, saprot, sāpes nerada, līdz ar to tu vari izpausties. Viņš ir uzaudzējis ļoti biezu vādu. Man patīk, ka viņš mežā vairs neies. Tas ir viņam slikta pieredze bija ar mežu. Tas ir superīgi. Es nevaru beigt domāt par tavu krūzi, kuru šobrīd visu laiku tek. Es domāju, varbūt man pārliec citā krūzē, tu gribētu? Nē. Vai tu vēlētos to? Es esmu gatavs ciest šo, jo es nekad to neesmu piedzīvojis dzīvē vēl. Tā ir pirmā reize. Un es tev varu pateikt, ka es atcerēšos interviju tieši pēc šī. Super. Tad atstājam, jā? Atstājam. Jā. Galvenais, lai nav tas moments... Dzīvīga tā sajūta. Saprot, viss notiek. Tā ir realitāte. Jā. Galvenais, lai nav tas moments, atkal atsaucoties uz tavu stāvizrādi par tēju un kafiju, par to, ka piedāvā... ka tu pasūtīji kafiju, bet tev atnes tēju, un tajā brīdī tev liekas... Jā, nekas. Padzerš tēju. Jā, padzerš tēju. Un te ir labi. Un tad, kad es šo klausījos, un patiesībā vairākās vietās izrādēs, es kaut kur saredzēju sevi. Un tas... Es ceru to. Jā. Es liku uz to cerības. Bet noteikti ir cilvēki, kas nevar saredzēt sevi, jo ir ļoti tādi pārliecināti cilvēki, kuri nekad neļaus, tā kā, ja man atnes kafiju, es tas nav mans... Nē, vai drīzāk man atnes tēju, es gribēju kafiju. Nē, es pasūtīju to un to, un es iešu teikt. Bet man ir tieši tas pats. Man ir arī, ja man atnesīs nepareizi, man būs tāds, es iedzeršu to tēju, ok. Vai, piemēram, arī tie lidostas atgadījumi. Es kaut kā arī jūtos nērti lidostās, godīgi sakot. Es tā kā... Tur ir specifika kaut kāda, mistika. Jo, man liekas, ka mēs ilgu laiku neesam redzējuši viens otru. Izbraucot uz ārzemēm. Mēs latviešus tur ļoti maz satiekam, kas ir pašsaprotami. Un tad atgriežoties, braucot mājās, kad tu nonāc lidostā, kur ir pie tiem mūsu vārtiem pārsvarā latvieši. Kaut kas tur tāds specifisks, jo mēs tā kā... kas patiesībā ir laba ziņa, bet tas ir mūsu tāda kopības ziņa, un tas ir tas brīdis, kad mēs paši uz sevi varam vislabāk apskatīties. Kā tad mums iet un kā mēs paši par sevi jūtamies un kā mēs izskatāmies uz tā kopējā fona. Un tur tas ir viskrasāk. Protams, es atceros, vienu mēnesi biju Toronto, un tad, kad es esmu pieradis pie tās kanādiešu komunikācijas, lidosta man bija mazākais pārdzīvojums. Man lielākais pārdzīvojums bija iet vienkārši pa ielu Rīgā. Jo es tiešām domāju, kāpēc viss ir tik šausmīgi dusmīgi, ko es esmu izdarījis tādu. Kaut kas ir mainījies, jo es pa to mēnesi esmu pilnībā pārslēdzies uz ļoti viesmīlīgu un ļoti draudzīgu komunikāciju, un tā pārmaiņa. Ikdienā dzīvojot uz vietas, to vienkārši tā īsti nevar pamanīt. Tur jātaisa sprīdīšu ceļojums, jāiet projām un jāsaprot, kā tais mājās ir, tikai atgriežoties, jo esot uz vietas, tā mums vienkārši ir, mēs jau pierodam. Jā, tev vajag mazliet paiet maliņā, lai tu novērtētu to, kas tev ir, vai arī tiešām, lai tu saredzētu no citas skatu punktu. Bet Kanādā tiešām ir jūtams tās atšķirības. Agrāk man vecāmām, man šķiet, ka viņa teica, jā, latvieši jau mēdz būt... Bet lūdzu, tu man saki, ja man jānov. Es tev uzreiz nomainīšu, kur man ir viesmīls, viņš gaida šobrīd, viņš pa 2 stundām es esmu samaksājis viņam. Bet man vecāmām teica, kaut kā vienmēr, ka latvieši jau tādi īgni mēdz būt un tā. Es neatceros to kontekstu, bet kaut kas man ir tāds palicis prātā, ka viņi tā saka. Un es vienmēr pie sevis domāju, tā nevar būt. Nevar būt, ka viena tauta ir tāda, otra ir tāda, ka mēs vienkārši esam cilvēki, mēs katrs esam individuāli ar savām iezīmēm no tā, kas mums ir lokāli. Piemēram, mēs nākam no tādas ģimenes, tāpēc varbūt mēs esam tādi, bet vai visiem latviešiem ir iezīme, vai visiem ārzemniekiem, ne visiem ārzemniekiem, citas valsts pārstāvjiem. Un tad, jo es ilgāk dzīvoju, man 3 šobrīd, jo ilgāk dzīvoju, sāku saredzēt atšķirības.
Un kaut kas laikam Starp tur nācijām, ir. tu Jā, domā, starp jā, nācijām. jā. Tomēr kaut kādas atšķirības ir. Jā. Un tad es domāju par to Kanādu. Vai tiešām, jo ir tas stereotips, ka kanādieši ir ļoti jauki Jā. un viņi ir tā kā nice guys, Jā. salīdzinot ar Ameriku, piemēram. Jā. Kāda ir tava pieredze ar to? Pilnīgi patiesība. Bet kā tagad nedaudz atkāpjoties, es domāju, ka tas ir... Tas drusku līdzīgi patiesībā, tā kā mēs varētu vilkt paralēlas ar teātri. Kad tu izlasi to materiālu, saproti to savu personāžu aptuveni un tad sameklē attiecīgi tās īpašības vajadzīgās sevī, un tad tu uz to brīdi kļūsti tāds. Bet ja tu ilgi tajā personāžā dzīvojies, tad tu kļūsti arī ikdienā par to personāžu. Tā ir ticības nodefinēšanas vaina. Tu izvēlies, kas tu tāds būsi. Un man liekas, ka nedomāju, ka tā ir kaut kāda beiga oriģinālā ideja, bet es domāju, ka nācijām tas tā darbojas arī plašākos mērogos. Tas nav tik precīzi. Nav tā, ka visi latvieši ir skaudīgi un īgni un viss. Nē, latvieši ir tāpatās kā visi pārējie cilvēki, kādi vien ir iedomājami, tādi arī ir latvieši. Bet tās kopīgās, tās mūsu vienojošās, tās ir nevis manas ģimenes lieta, bet tā ir mana izpratnes lieta par vispār situāciju, par realitāti kā tādu. Un kanādiešu gadījumā es nezinu, viņu vēsture tik labi, kā viņi tur ir nonākuši un kā viņi ir izdarījuši šo izvēli, jo tā ir pa īstam izvēle. Tas nav, es nedomāju, ka tā ir rakstura īpašība. Tas bija varbūt dažu cilvēku rakstura īpašība vai dažu cilvēku kaut kāda ideja, uz kurien mēs virzāmies. Bet tas stereotips, tas ir viens no labākajiem veidiem, kā apskatīt stereotipu, ir tieši kanādiešu. Tas ir izcils stereotips. Jo stereotipi parasti mēdz būt arī, ne tie labākie. Ne tie labākie un arī traumatiski un tādi, jā. Tādi arī, kurus nevajag kultivēt tālāk. Jā, bet šis, līdzīgi starp citu, mums iet ar latgaliešiem. Cita starpā latgalieši arī ir ļoti viesmīlīgi un atvērti ar plašu sirdi, un tas ir stereotips, par ko es esmu ļoti priecīgs, ka tāds mums eksistē. Jā. Bet, Kanādas gadījumā var būt kaut kāda reāla piemēra tā. Pie viena teātra iešu uz izrādi tagad, stāv ārā smēķēju, vēl minūtītes man ir jāpagaida. Jā. Man pienāca klāt 3 jaunieši slāvu izcelsmes. Es dzirdēju, ka viņi runājās Kanādā. Jā. Un es dzirdēju, ka viņi runājās visu savu, kas viņiem runājams, un tad viens no tiem pienāca pie manis, un viņš teica, excuse me, have a good day, thank you, but do you have a cigarette? Un es viņam iedodu, oh, thank you, you're very nice, and so see you, good life, take care, okay, un viņš aiziet projām. Un viņi arī zina, ka šeit tā dara, un viņi arī tā darīs, un arī visi, kas tur iebrauc, tā dara. Tas jau ir jau levels, ko viņi ir uzkačājuši. Bet viens piemērs. Jā. Man bija izdzīves tur. Tur bija patiesībā vairāk. Mēs varētu pusstundu arī par to runāt. Mēs mierīgi varam. Bet viens bija, es varu teikt, bija ciemos pie viens režisors dzīvojos. Tu stāsti, pie Baņuts Rubes. Jā. Piedod, jā. Jā, un Pie kā tu dzīvojies? Pie Baņuts Rubes. Tāda režisora izcila Latviju, kas kaut laiku strādāja arī pie mums. Un viņi man vienu dienu prasa, ko tu gribētu šodien padarīt. Es saku, nezinu, varbūt kaut kāda māksla jāpaķer, kaut laikmetīgās mākslas izstādes jāpaskatās, vai kaut kas tāds. Vienai dienai varētu būt normāls plāns. Un tad viņi man saka, ka tepat netālu no mājas ir tur tāds mazs galerijas, tu vari aizbraukt ar Ričuku un apskatīties. Super. Es aizbraucu, sameklēju, kur tās galerijas ir. Tur tā kā konteineros, būvniecības tie lielie konteineri, tādi vairāk salikti, un katrā tajā konteinerā, kas ir kaut kādi 3, viens otram blakus, tur ir kaut kāda atsevišķa galerija. Un tad es to velosipēdu pieslēdzu turpat netālu, privātu māju kaut kādu pie žoga, un tagad es ieeju tur iekšā, apskatījos. Un pienāk man tas vīrietīts, kas tur pieskata to visu un saka, ko tad es un kāds plāns, un es viņam stāstu, ka šodien man tā mākslas diena, un tad es gribētu šito visu apskatīt. Un viņš, forši. Jā, un tad viņš saka, ka patiesībā tepat blakus ir vēl 2, jo es to nezināju. Es domāju, ka tur tikai viena. Un tad, super, un es aizēju apskatīties vēl tās 2, un tad es jau visi tur to lokāciju esmu izsmēlis un dodos pie velosipēda. Tas čals tur vairāk nav.
Es nezinu, kā viņi tur īsti darbojās, bet tās gleznas tur karājās, tur var ieiet un es salauzu lampu. Tas nekas. Un es eju pie velosipēda, un es redzu, ka velosipēdam uz stūres ir A4 lapa pārlocīta uz pusēm un uzlikta virsū. Un man ir momentāli skaidrs, kas tur ir rakstīts. Nu, galvā, es tā kā zinu. Es zinu, tur būs rakstīts. Kad to visu es jau izdomājis. Stāsts jau ir jau sakonstruēts. Tātad no tās privāta mājas, pie kuras es esmu pieslēdzis pie žoga to velosipēdu, kāds ir iznācis droši vien, un uzlicis to lapu, kur ir rakstīts, ka šīs ir privāta īpašums, un te velosipēdu slēgt nedrīkst, un tā tālāk, un tā projām. Nu, kas būtu tā kā arī savā ziņā saprotam. Tā var būt. Bet es tagad paņemu to lapu, un tajā lapā, kā izrādās, tas čalīts, ar ko es runājos, tās galerijas pieskatītājs, viņš man to lapu ir atstājis, viņš ar roku ir uzzīmējis tādu lielu skicīti, kur ir Toronto, viņš man ir atzīmējis aptuveni, kā es ar velosipēdu varu aizbraukt, kur ir galerijas, vēl apskatāmas labās, jo šīs bija tādas, kur nāk pirkt. Jau tā kā tu skaties glaznu un pērc, tad nebrauzot, tā neskatās, tas nav tā kā muzejs. Viņš man atzīmējis tādas īstās vietas, kur man jāiet, kur ir blakus labas kafejnīcas, kur var iedzert kafiju un kur var paēst pusdienas pa solītu naudu un ļoti garšīgi. Un tas ir tas, kas ir tajā lapā. Un ja mēs runājam par viesmīlību, tā nav amerikāņu, tas Havāriju un ķeksīšu pēc. Ja tad drusku tomēr ir jāieguldās. Nu, tur man ir jāver tā lapa vaļā, man ir jāatcerās. Es nezinu, man Rīgā varētu būt sarežģīti tādu schēmu Rīgas uzzīmēt un atzīmēt, kur tās ir. Tas man kaut kādi 10 minūtes prasīs. Un tas nav Havāriju, saprot līmeni. Tas ir cits. Tā ka tas stereotips viņiem šis ir iespējams. Darbojas. Vai tev tā lapa vēl ir? Es domāju, ka jā. Tev viņu vajadzētu ierāmēt un kaut kur atstāt pie sienas. Bet brīnišķīgs stāsts. Šis ir ļoti interesanti. Nu redz, tad tā arī tas... otru? Es gribu otru. Pagaid, ir otrs, jā? Ir otrs. Aiziet. Es atstāju kaut kur, bija apskatīt vienu universitāti un apstaigāju tur apkārt un ienākot iekšā, tāda universitātes feelingā, man mugurene, un es to mugureni nometu kaut kur uz palodes un aizēju, un izstaigājām visu universitāti, un tā mugureni vairs nav ar visu manu datoru. Un vienai citai paziņai, kas arī dzīvo Toronto, es viņai stāstu, kā man ir noticis, un viņa saka, bet tu biji uz policiju uzrakstīt to iesniegumu? Es saku, nē, baigais čakars. Nē, kā tev ir apdrošināšana? Jā, tad tev vajag obligāti, jo apdrošināšana nedarbosies bez policijas un tā. Un viņai pašai esot bijusi situācija, ka viņa atstāja kafejnīcā uzkarinu uz atzveltnes somiņu, un kāds no somiņas ir izvilcis maku, un ar viņas kredītkarti kaut ko jau sācis tur iepirkties, un viņai ir jāiet uz policiju. Un viņi saka, varbūt tu gribi nākt man līdzi. Man liekas, cik interesanti. Zinu, Kanādas policija, kā tas būs. Ekskursijas dēļ vienas es gatavs aiziet apstīties. Un tur priekšā, tur viss tāda FBI čaļi, man tādu visu uzvalkos un zolīdi, tur sveicināti un tā. Un viņam bija tas blociņš arī, tas atvāžamais, kur viņš pieraksta. Jā. Arī fancy. Un es varu tagad izdarīt tās savas lietas, tagad es klausos, kā iet tai manai dāmai. Un viņš stāsta, ka tur viņi ir dabūjuši izrakstus, kur tas čalis ar to kredītkarti ir norēķinājies, un tagad viņi mēģina sarunāt ar veikaliem, lai tie veikali iedod tos video novērošanas kameru ierakstus, lai viņi var kaut kā viņu identificēt. Un, labi, visam tam viņi ir izgājuši cauri, paldies. Tagad gaidam notikumu attīstību, kāda būs. Un tā dāma policistam prasa, bet kas tagad notiks, ja viņu noķer? Un tas ir Kanādas stāsts. Ja mēs viņu noķeram, viņam ir iespēja atmaksāt to naudu atpakaļ, un tad viņam, teiksim, nekas nebūs. Ja viņš atsakās atmaksāt, tad tur jāstāsta, tur varbūt būs kaut kāda krimināla lieta vai kaut kas. Es domāju, kas? Tas ir tā kā, es varu reāli nozagt kādam mašīnu, ar viņu izbraukāties, un tad policija man noķer, un man ir jāielej atpakaļ degviela. Un tad viņi man nesodīs, jo, ja es degvielu neieliešu, tad viņi man uzliks sodu. Ja tu izdomā atdot, tad tad viss ir ok. Tad viņi jāteiks, tā nevajag. Tu izbeidz. Vai citu izbeidz, bet nekas. Es saprotu, kam negadās. Tu gāji garām Maks, viņš tevi uzrunā. Ko tu, Podkāstā Laika kapsula mums ir jautājums, kas vīz cauri katrai epizodei. Ja tev būtu sava personīgā laika kapsula, mēs pēc kaut kādiem daudziem gadiem, Jānis, diemžēl vairs nav. Diemžēl. Bet mēs atrodam Jāņa laika kapsulu. Kas būtu tajā iekšā? Ko tu ieliktu? Tur ir 3 lietas. Kaut kas, ko tu esi ielicis kā laika kapsula, kas pasaka,
par tevi kā personību, bet tas nav, tu vari likt jebko. Ir cilvēki, kas ir bijuši viesos, viņi ir likuši arī konceptiņus. Tā kā, ka tu, mēs neejam dziļumā, kā tad īsti to ielikt. Jā. Bet kaut kas tev šķiet ir vērtīgs, ko parādīt citiem. Varbūt tā ir mīļākā filma, varbūt tava ķemme, varbūt mīļākā zeķe. Es nezinu, zeķe ir. Vienu lietu, uz vienu tu man uzvedināji, filmu es vienu noteikti ieliktu. Un tur man patiesībā būtu diezgan grūti izvēlēties, bet vienu es varētu ielikt. Tieši pateicoties nosaukumam, Murkšķa dienu es noteikti ieliktu. Tā ir ļoti laba filma, kur ir ko ņemties. Skatoties vai... Skatoties, un arī pēc tam ir ko pārdomāt un ir ko pafantazierēt. Un vēl tādā soft, easy žanrā uztaisīta, kas ir forši. Tad es noteikti ieliktu Ceļvedu galaktikas stopētājiem. Tu turpini filmas. Jā, grāmatu. Tā būs tā kā viena lieta, visas šīs lietas, ko tu sauc. Es domāju, 3 lietas. Nē, viss kārtībā. Nākamajā vēl. Jā, tad būs... Man 9 tagad sanāks. Tev būs 9 lietas. Bet varbūt pasaki to. Pasaki vēl. Pasaki vēlreiz lūdzu to otru lietu, kas ir tā, viņai ies komplektā. Ceļvedu galaktikas stopētājiem, klāt ir. Grāmata. Triloģija 4 daļās. Tur, kur ir jautājums, kāda ir dzīves jēga, un atbild ir 42. Jā, precīzi. Jā, super. Precīzi atbildi, starp citu. Tas pierādīts. Tu vari izstāstīt. Tu saproti to konceptu, jo man jāatzīst, es neesmu lasījis. Jā, es saprotu to konceptu. Jā. Tas koncepts ir tāds, ka tika uzradīts lielais dators, Deep Thought, kuram uzdeva jautājumu, kas ir universs, kas ir viss, kas ir kāda jēga, kas viss šis eksistences pamatā. Dators paņēma laiku padomāt, es neatceros tagad precīzi miljonus vai 3 miljonu gadus. Viņš izvēlējās, ka viņam jāpārdomā, un tad viss bija lielā balle, viss bija sapulcējušies ap datoru, un dators nāca ar paziņojumu, ka atbildi ir aprēķināta, jums visdrīzāk, ka nepatiks. Un atbildi ir 42. Un tad viss bija ļoti vīlušies, un dators paskaidroja, ka atbildi noteikti ir 42. Vienkārši tā problēma ir ar to, ka tas jautājums ir pārāk abstrakts, un ir jāsaprot īstais jautājums. Pēc tam viņi turpināja, tā kā, kas mums ir nevis Davids Bovijs, bet viņa kolēģis ir daudz arī pavadījis tur How many years must a man... Bobs Dilans? Bobs Dilans ir veselu dziesmu uzrakstījis par to. Jā. Cik ceļi ir jānoiet un cik gadi ir jāpaiet un kas tik nav jāizdara. Un tas teorētiski varētu būt viens no mēģinājumiem atrast īsto jautājumu, bet atbildi noteikti ir 42. Man ļoti patīk tā ideja, ka nav jāmeklē, ka vispirms, lai atrastu atbildi, ir jāmeklē īstais jautājums. Precīzi. Tas ir lieliski. Un tā grāmata redz pilna ar tādām dzīves gudrībām. Tu iepārdevi. Man gribas izlasīt. Jā, iesaku. Bet vienīgais tas 42 nebija tā, ka tas ir grāmatas beigās, un tas ir vislielākais spoilers. Tur vēl visādas lietas svarīgas notiek, vai ne? Nē. Okay. Bet starp citu, tu vēl it kā spirinātos, tad ir viena ļoti laba lieta, kas arī nav nekāds dižais spoilers, bet hiperaktuāli. Tā tad. Tur ir viens personāžs vārdā, man liekas, ka Zeibots vai kaut kas Zeibotam līdzīgs, kas ir visa universa prezidents. Jā. Nevis tā kaut lokālais, bet universa, kur ir tur planētas un tā. Jā. Un viņš ir riktīgs tāds ballīšu karalis, kas varbūt drusku negaidīti priekš prezidenta. Un pirmā lieta, tad, kad viņš tiek ievēlēts, pirmais darbiņš, kas viņam ir jāizdara. Viņam ir jāatklāj jauns būvētais kosmiskais kuģis ar tur hiperpātrinātāju, kas tur var ceļot laikā. Beigais vērķis, jauns un pilnīgi kruts uztaisīts. Un pirmā lieta, ko viņš izdara, tā kuģi iesvētīšanā, viņš to kuģi nozog un aizlaižās lapās un gasē riņķī pa visu universu. Un taisa visādas sūdus. Vienītī. Sākumā jā. Bet tad viņam pievienojās ko. Un tad rodas jautājums kādam, kā var būt, ka tieši tāds cilvēks ir kļuvis par prezidentu? Kā tā? Un Douglasam ir ļoti labi atbildi uz šo jautājumu. Prezidenta galvenais uzdevums ir novērst uzmanību no tā, kas patiesībā notiek. Viņam ir viens uzdevums tikai. Un konkrētais ļoti labi tika ar to galā. Un ja tā paskatās, mūsdienās ir viens pretendents, kurš arī ļoti labi pilda prezidenta pienākumus.
Jo mēs nevaram piefiksēt neko, kas notiek pa īstam. Saprotu. Jo ir viens ļoti interesants čals. Runā par Austrāliju. Ne. jā. Mr. Ķangurdi. Jā, tiešām hiperaktuāla tēma, kā tu teici. Ļoti interesanti. Nu, tad viena lieta, ko tu liktu, būtu Murkšķa diena un šī grāmata. Pasaka vēlreiz nosaukums. Nekad nevar. Viņai garš nosaukums. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Pareizi. Ceļvedis galaktikas stopētājiem. Tā filma, kur ir Simons Peggs, zini, Simon Pegga un Nika Frosta tādas triloģija ir. Respektīvi ir komēdijas, bet viņas ir komēdijas par žanru. Hot Fuzz ir komēdija par tām britu detektīvu filmām. Un tur ir abi tie paši aktieri, Simons Peggs un Niks Frosts. Niks Frosts tagad būs Hagrids jaunajā Harijā Poterā. Tas tā. Būs jaunais Harijs Poters? Jā. Tas paliec garām. Jā. Es neesmu sācis gatavot. Iznāca. Tas ir reāli fans, beidz. Tiešām? Jā, protams. Es arī, bet es nevaru saprast, vai tu saki nopietni. Nē, nopietni. Jā? Kāds sakars, beidz, protams. Nu labi, tagad adekvāts vecumam, bet kādreiz es izlasīju visas grāmatas, visas filmas, beidz. Jo iznāca trailers tikko. 2 minūšu trailers būs šī gada Ziemassvētkos un būs 10 sezonas HBO seriāls. Poters seriāls? Jā. Pirmā vieta, bro. Šo mēs liksim podkāstu trailerī. Poters seriāls. Bet atgriežoties par to Murkšķa dienu, super filma. Man tik ļoti patīk tas koncepts, ka tev kaut kas iet uz riņķi. Jā. Ļoti patīk. Jā, un tā filozofiski, ja mēs iegriežam, piemēram, gaidot Godo, Beketa Luga, principā Murkšķa diena savā ziņā. Tur nav tas fantasmagorija klāt ar to, ka tu netiec tajā laikā uz priekšu, bet viņi visu laiku kaut ko gaida. Viņi nodarbojas ar pilnīgi bezjēdzīgām lietām un kaut kam gatavojas, kaut ko gaida. Un Murkšķa dienā patiesībā ir līdzīgi. Viņš visu laiku ir uz vietas un mēģina atšifrēt, kā viņam labāk būt. Tās romantiskās attiecības, kuras tur viņš mēģina sakārtot, tas teorētiski varētu būt arī pietiekami simboliski. Tas ir, lai interesantāk skatīties, bet teorētiski viņam pašam ir sevi no dienas uz dienu jāmainās. Un tas nav nemaz tik fantastiski, jo es domāju, ka mēs diezgan dzīvojam tādā Murkšķa dienā. Man pārsvarā... Man liekas, ka grūti tagad tā uzreiz uz Bobi pateikt, bet es domāju, ka 95% notikumu man ir identiski gandrīz vai katru dienu. Es domāju, ka vairāk, 99% noteikti visi ir ļoti mazs procents, kur ir kaut kas atšķirīgs no iepriekšējās un negaidīts. Līdz ar to, principā, es tādā teātra sajūtā var dzīvot visu laiku. Vienkārši nākamā diena atkal jauns mēģinājums. Šodien kaut kas man nesanāca, rītā mēģināšu vēlreiz. Un ar jaunām zināšanām. Un starp citu, Murkšķa diena, es zinu, cik ilgi viņš bija. Cik viņš ilgi bija iestrēdzis. Cik dienas? Jā. Es īstenībā nezinu. Ja man būtu jāmin, es teiktu gads. Jā, tur ir versija, man liekas, no 10 līdz 30, 40 gadiem. Tik ilgi. Ja viņš pa sekundēm zināja, tu tā nevar iedomāties gan. Jā. Bet viņš zina pa sekundēm, ka tagad krīt puika, 1, 2, 3 krīt, un tad vajag diezgan laiku daudz vajag. Jā, interesanti versija. Bet redzi, jā, tas ir jebkurā gadījumā, tā varētu būt pilna apmēra dzīve. Viena, kur viens cilvēks konkrētā vietā mēģina visu laiku saprast, kas ir tas, kas viņam traucē, kas ir viņam pašam jāizmaina un kā viņam ar to pasauli sadarboties. Un mēs tieši tāpat mācāmies. Man ir liels prieks, ka tava šī diena ir iekļuvusi 1% no tiem 100%, tāpēc, ka tā krūzīte. Jo šī atšķiras. Šis ir kaut kas unikāls. Tas ir ļoti labs. Super, mēs esam ielikuši vienu lietu laika kapsulu. Tu dzirdi? Eita nost. Kas tas tikko bija? Tu to izdarīji? Es neliku speciāli. Izklausās, ka tu ar to Zoltānu šobrīd mēs bišķiņa ezotērikā ierāvām. Mazliet aizgāja, jā. Man tie krūzīti, kur NASA. Yes. Un šajās dienās es ārkārtīgi sekoju līdzi Artemisam. Kas tad? Ne, Cvai. Artemis Cvai. Jā, Cvai. Artemis Cvai. Vai tu kaut ko sekoji līdzi, bišķiņ? Es paskatījos, jā. Un cits starpā
kādas likmes uz to tika liktas. Man vakar pēkšņi Kā tu tas to tā domā? salikās. Es skatījos vakarā pēc izrādes atnāca mājās. Kaut ko pārskatīju CNN, ko šie man stāstīs tagad. Jo tur tas Donalds Daks bija satrakojies ar to savu ultimātu. Pareizi, tas tā kā ārprāts. naktī tagad un iznīcinās civilizāciju un civilizācijas iznīcināšana. Zini, kā tas vairs nav raketa kaut kāda. Tur jau prasās pēc lielākas bumbas. Un, ko tiešām? Nu, zini kā, Jā. pilns jau rublis arī nav un viss, kas var notikt. Un kā viņi tais ziņās, nē, tas bija saistīts BBC. Kā viņi tais ziņās, es ar prieku izbaudīju, ka viņi tādā, intonācijā, ka tā un šitā, un tad intervē kaut kādu kongresmeni, kuram prasa, bet, tā jau nevar, vai ne, ka, vienpersoniski tur kongresa kaut kādā, vai kā, un, tāds ir tas tonis. Un tad ik pa brīdim viņi pārslēdzās uz to mēnesi, kas bija tādā telpa milzīgi. Un rāda bildes un stāsta, un kā viņi tas, kas pa braucienu, un kāds tur rekordi, un ko tik mēs tagad nezināsim, un to dādu pakā prātā. Visi balansā. Jā, un tas mēnesis vilka ārā te beigo maču, bet es nezinu, vai izvilka. Man liekas, tā noēnot. Mēnesis ēnas puses apskati. Jā, ļoti labs. Bet kaut kas ļoti vajadzīgs. Man šķiet ļoti forši. Es sekoju līdzi un skatījos, un man vienkārši es kļuvu. Es sen nebiju tik patīkami saviļņots par kaut ko, kas notiek, un kas nav tā kā tieši manā dzīvē. Tas ir manā dzīvē, bet tas nav manā dzīvē. Bet, pilnīgi iedot kaut kādu citu perspektīvu un skatu. Jā, tā kā baigi forši bija sekot tam līdzi. Jā. Man bija pārdzīvojums pirmais, laikam tāds visnopietnākais. Mēs ar karnevāļiem, ar citu pusnakšu šo laikā filmējām Baldonas observatorijā. Kaut kādu tur to vienu video, kas mums bija raidījumam vajadzīgs. Un kaut ko mēs ar tiem observatorijas saimniekiem aizrunājāmies. Par tām planētām, ko tur var redzēt. Un es, man liekas, ka tā pieaugušajā savā realitātē pirmo reizi saskāros ar šo konceptu, kas droši vien skolā ir iet cauri, bet tas man nebija ne skaidrs, ne arī interesēja. Bet var sakot, tas, ka es skatoties teleskopā, varu redzēt planētu, kura iespējams tur nav jau miljoniem gadu. Vienkārši tā gaisma vēl nāk, un tāpēc es viņu it kā vēl kas? Jā. Kāds? Un gaisma ātri ļoti kustās. Jā. Tad cik tālu bija tas, no kā nāk tā gaisma, un tā tur vairs nav, bet es viņu vēl redzu. Un saprotu, kad redzi komētu, kas iet garām, iespējams, ka tur tā laika nobīde ir gadi, ka tā komēta sen ir prom un vienkārši... Mēs, man liekas, esam aizskāruši kaut kādas tēmas, par kurām nevajag runāt. Joki, bet Tējas krūze tek. Tie efekti balsī liekas paši. Kameras slēdzas ārā. Zini, beidzot ir kāds, ar ko es runāju par kosmosu, tas ir forši. Jā? Aiziet. Man bija viens pārdomas tāds, un viens ar mani baigi nedalās šitajā. Tā. Es atceros situāciju dzīvē, es lasu avīzē, ka ir pieteicis kāds vīrietis, ka viņam tagad viņš rīkos izstādi. Viņš savāc visādus kosmiskas izcelsmes akmeņus, un tie visi tie akmeņi tagad viņam būs apskatām izstādē. Pirmkārt, es gribu teikt, malacis, bravo. Bet otrkārt, uz kādām pārdomām man tas pēkšņi aizveda. Es domāju, kādā ellē kosmiskas izcelsmes akmeņi? Kurš akmens nav kosmiskas izcelsmes? Ja es atrodu kaut kādu akmeni, lauka akmeni, jebkuru, no kurienes tas ir? Viņš ir kaut kur ārpus kosmosa, un tādā ziņā, kur mēs atrodamies? Mēs esam kosmosā. Jo viss, kas šeit ir kosmiskas izcelsmes tādā ziņā. Tas nav... ka no kaut kurienes ir. jo tad, ja tā nav, tad sanāk, ka mēs esam atsevišķā kaut kādā kabinetā, un tad ir kosmos, no kura pie mums var ielidot. Bet mēs jau esam.
Līdz ar to varbūt tas vīrietis bija ļoti asprātīgs, un viņš vienkārši bija savāds akmeņus un salicis izstādē un paziņo, ka tie ir kosmiskas izcelsmes, kas nav melots. Šī ir interesanta doma, jo es nekad šo nebiju aizdomājies, bet tas veidojas noteikti no tā, ka tu esi uz zemes, un tad viss, kas ir ārpus, liekas ārpus, un tad te ir kaut kas. Platona alā, jā, mēs esam. Bet tad, kad arī tu skaties tās Artemis bildes, tas arī iedod kaut kādu interesantu sajūtu, ka tu skaties, jo bieži nesnāk redzēt no mēnesi uz zemi to skatu. Tu redzi no zemes uz mēnesi, un tad tu skaties uz zemi, un tad viss ir tādā vienā tādā bumbā, un pēkšņi viss liekas tāds maznozīmīgs kaut kur. Nu, ir tāda kaut kāda sajūta. Un tad vēl par tādu kosmosa lietu, jo man arī nav daudz ar ko par šo parunāt. Un es domāju, neraujās cilvēki kaut kā. Nu. Bet es nezinu, tā ir tāda eksistenciāla krīze, kas man mēdz uznākt. Bet viņai ir jābūt kaut kādam attiecīgam prāta stāvoklim, ka tas tā notiek. Un tas var būt, piemēram, es pamostos no rīta, bet nevis es pamostos tur tā kā es esmu izgulējies 9, bet es, piemēram, pamostos 7, un tad es vēl vāļājos pa gultu un kaut ko ar acīm ciet domāju tā. Un tad es aizdomājos par... Labs domājums brīdis. Brīdis. Par to, ka nekā nav. Par to, ka nav tādas mājas bāzes, tad, kad tu nomirsti. Respektīvi, nekā nav. Sanāk, ka nekā nav. Ir no mūsu skatu punkta, ka mēs esam cilvēki un mēs dzīvojam savu dzīvi un mēs esam main character savā dzīvē. Jā. Bet tā kopumā skatoties, piemēram, cilvēks nomirst un tad nekā vairs nav. Bet tas nav tikai par to, ka tu nomirsti, bet par to, ka nav pat tāds tā kā... Zini, tā kā spēlēs. Tu nomirsti, tev ir kaut kāda mājas bāze, tad tevi aizsūta atpakaļ, tu dzīvo kaut kur tālāk. Vai... Tas, vienīgais, protams, ja ir cilvēki, kas tic reinkarnācijai, tad it kā kaut kas varbūt ir. Bet, man arī šķiet, ka teorētiski varbūt kaut kas izveidot, bet es nezinu, man uznāk tāda eksistenciāla sajūta, tieši, ka nekā nav. Un man uznāk pilnīgi uztraukums vēdrā, es nezinu. Bet tev tā nav bijis, ne? Kāpēc ne? Nē, es nezinu. Mierīgi, jā. Tā jau ir mūžīgi interesanta tēma. Bet, jā, es neatcerēšos, diemžēl, to filozofu, kurš atbildot uz šo jautājumu, teica, ka interesanti, ka cilvēks atraucas, ka tad, kad viņi nomirs un viņi vairs nebūs, ka viņi tad nepiedalās, bet viņi nekad nestraucas par to laiku, pirms viņu nebija. Un viņš šausmīgi ilgi lielāko daļu no laika, kurš ir zemē atvēlēts, tevis nebija. Un kāpēc tad mēs nestraucamies par to? Bet kurš nonāk? Jā. Bet tas man... Laba tēma. Man ļoti Fleabag seriāls. Ļoti labs. Jā, visu noskatījies līdz pēdējai sērijai. Moņus. Neatceros, kurā sērijā tas bija, bet mācītājam, otrā sezona, laikam, Andrew Scotts, superīgs aktieris. Jā, un viņam bija ļoti labs mācītāja arguments par to, ka tā Phoebe viņam pārmet, ka kā var pieaudzis nopietni cilvēks ticēt kaut kādai aizkapa dzīvei, un kaut kādai paradīzei, un viņa pretjautājums bija, bet kā tu vari neticēt? Kāpēc tā ir izvēle? Tā atkal ir izvēle. Tu izvēlies dzīvot depresijā un bailēs par to, ka es nomiršu un nekā nebūs, kas ar citu diezgan chill izklausās, ja nekā nav. Es nezinu, kāpēc tas ir bailīgi. Bet tu vari sakot, tu izvēlies, ka tu būsi mūžīgā tumsā kaut kādā, un es izvēlos ticēt paradīzei. Bet mēs nevienu ne otru īsti pierādīt nevaram, un tas ir attieksmes jautājums. Līdz ar to kaut vai tā pati reinkarnācija. Kāpēc ne? Izvēlies pa kādu suņu, ka tu gribētu piedzimt un forši. Tu esi bijis Indijā, vai ne? Es esmu vairākas reizes, jā. Forši. Un tu mēģināji šādus, nezinu, kaut kādu... Kas bija tava galvenā motivācija uz turien doties? Tur bija silts, un Goā ir ļoti forši silts un nenormāli lēti. Tur tāds spirituālais piestiens, jo, man liekas, ka Indija tur daudzas vietas tieši turās uz tādu, reliģisko turismu, kur ir bijis tādi piedāvājumi. Bet jā, es braucu uz Goā līdzīgi kā tev. Man kādreiz daudz sanāca tos pasākumus novadīt, un tad attiecīgi tas decembris, janvāris ir tādi hiperaktīvie brīži,
Un tad, kaut kādus entos gadus pēc kārtas, visu šito te vaiprāt izgājis cauri, tad februārī smuku uz mēnesi es aizbraucu uz Indiju. Un tur es braucu. Goā ir tāds super turismu štats, kur, ja kāds grib braukt uz Indiju, tas būtu mans ieteikums visdrīzāk. Jo tas ir kaut kas tāds, īsti Indija tā nav līdz galam. Jā. Līdz ar to mums ļoti tāds soft pārēja tāda varētu Indija būt. ar komfortu. Indija ar komfortu, Indija, tur, protams, attīstās arī diezgan strauji. Katru gadu tur aizbraucot, tur brauc kaut 7 gadus, man liekas, pēc kārtas uz vienu un to pašu ciematu. Es vienkārši apkārt visu zinu, es noīrēju skūteri un es ar viņu varu apbraukāt pāris ciematus, kur notiek tur kaut kāds koncerts, tur ir tirgus, tur ir forša kafejnīca un ļoti vienkārši maza realitāte, kur var atpūsties. Bet, jā, tas spirituālais piedāvājums tur visu laiku ir un tas ir, jā, redz, man galvenā lieta braucot tādā atvaļinājumā, man ir šausmas, es nevaru neko nedarīt. Tas man nestrādā, es nevaru gulēt pludmalē. Tev tā kā nemieris ir, tev vajag kaut ko jādara. Ja es arī tur gulēšu, tad es domāšu visu to pašu, ko es domāju iepriekš mājās, un tā man nav atpūta. Līdz ar to katru gadu es aizbraucu, vienu gadu es gāju uz masāžas kursiem, vienu gadu es gāju uz tai chi, vienu gadu es gāju surfa skolā, vienu gadu es gāju jogot un tā tālāk un tā joprojām. Katru gadu vienkārši atbrauc un skaties, kas te ir piedāvājumā, un tad tu pieslēdzies tam, un tas pilnībā man pārslēdz smadzenes citā kaut kādā realitātē, citas problēmas, citi risinājumi, nepieciešami cita domāšana. Un es pilnībā esmu atpūties pēc tam mēneša. Vienīgā problēma ir atpakaļceļš mājās, jo pa tām 2 dienām, kamēr tu atbrauc, tā kā es izbesījies, un es riebjās. Un principā tu esi gatavs braukt prom. Jā, brauc atpakaļ. Jā. Kāpēc tu nenomaini? Tev nebija sajūta, ka jānomaina vārds ir dodoties? Tas ir joks un nav joks reizē, jo jūs esat vienaudži ar arī cilvēkiem, kurus tu pieminēji savā stand-upā, kuri nomainīja vārdu. Un es domāju, vai tev arī bija kaut kāda tā, vai tu biji līdz tam, kad, hei, man arī ir tā eksistenciālā vai identitātes kaut kāda sajūta, ka vajag to. Tas viņiem neradās Indijā. Ok, tad es kļūdos. Labi. Bet es nepiedalījos tajā ceļojumā, kur tika jaunie vārdi dalīti. Un iespējams, ja es tur būtu, es nezinu, kā es darītu, iespējams, es arī izvēlētos. Jā. Un mēģinātu, un man nav ne jausmas grūti spriest. Bet lieta tā ir, vienkārši tev aizmugurē stāv grāmatā ar cilvēku, kurš ir entās reizes sevi ļoti veiksmīgi pārdefinējis. Jā, un tā tālāk. Un tā jau ir tomēr kaut kāda superprasme. Jā, šeit tas ir interesanti, ka klāt ir tas reliģiskais vai, spirituālais, vai kā mēs viņu nosauksim, aspekts, tāpēc tas paliek drusku viltīgi, bet patiesībā jau mums pa pilnam tādi. Rainim neviens, es domāju, ka nenāca klāt un neprasīja. Janka, tu normāls esi. Kāds Rainis? Janka, liekš, ko tu āksties? Kāds Rainis? Liekš, beidz. Bet koncepts vispār ir ļoti interesants par to, ka mēs jebkurā gadījumā, gan tu, gan mēs ar apkārtējo atbalstu sevi esam izdomājuši. Un nav nekur teikts, ka es to nevarētu izdarīt vēlreiz. Izdomāt pilnīgi citu kaut ko. Un es tajā saskatu diezgan vajadzību pēc milzīgas drosmes un baigāko potenciālu. Ko var, starp citu, Goā, mans pieminētais, tā drusku vieta, kas tādā soft versijā man uzvedināja arī uz šādām pārdomām, nevis uz vārda maiņas pārdomām. Bet, piemēram, es aizēju uz vienu jogas nodarbību, kur ir kaut kāds spānis, kurš ir atbraucis te dzīvot pa to sezonu, kas ir, tur vasara, tur ir neizturama lietu sezonu un tā. Tātad no septembra līdz kaut kādam tur martam, aprīlim viņš dzīvojas, viņam nav ko darīt taču, vai ne? Viņš arī nav tik turīgs. Tāpēc arī brauc uz Goā, jo, ja tev naudas ir vairāk, ir daudz foršākas vietas pasaulē, kur var atrast līdzīgu setupu un pa dārgo. Bet tur ir tāds paprasto, tur ir tāda nevis majora pludmala, bet tāda, kaut kāda, nezinu, tur ragaciems, kaut kas tāds. Un es aizēju uz to jogas nodarbību, kur man ir tas spānis, kurš vada jogas nodarbību. Un viss, kas viņam ir no jogas pasniedzēja, ir tas, ka viņš ir nosauļojies. Fiziski izskatās, ka diezgan physically fit, mati ir tā kā gari, viņš vizuāli velk pēc tēla. Tas varētu būt jogas pasniedzējs.
Bet kaut kādā 20 minūtē man ir skaidrs, ka pa īstenam viņš nav jogas pasniedzējs. Tāds no Temu. Tāds no Temu, jā. Un tā ir tādā ziņā, viss tas spirituālais piedāvājums ir pilns ar super augsta līmeņa diletantismu. Un tas ir veids, un tā ir vieta, kur tu pilnīgi mierīgi, jo es iedomājos. Es aizbraucu uz Goa. Latvieši tur zina arī 5 ir, un viņus var pamanīt pa gabalu un izvairīties, ja baigā vajadzība. Jā. Es varu pilnībā aiziet uz veicu, nopirkt pilnīgi citu outfitu, kādā es nestaigāju ikdienā, saģērbties pilnīgi citās drēbēs, izdomāt savu leģendu, kas es tāds esmu, un man neviens tur pakaļ nedziedās un neprasīs, vai tiešām tā ir, un es varu sēdēt zem koka un meditēt un teikt, ka atstājiet, ziedojiet man naudu, un es meditēšu par jums arī, un paņem kaut kādu lielo pīpi, un sataisies un do vaļā. Mierīgi to var izdarīt. Un tas tādā ziņā nav uz mūžu jāmainās. Tur, ja gribās padzīvot cita cilvēka dzīvi, un tās ir perfektas vietas vienkārši. Un tur redz katrs otrais. Visdrīzāk ir kaut kāds tur santehniķis vai kas, bet te viņš ir atbraucis, nosauļojis ādas vestīte, noirējis moci, un viņš ir renegāts un viss. Kolosāli. Viņš ir tēlā iekšā. Viņš ir tēlā un dzīvo nost. Un es par tiem vārdiem īstenībā pat nesaku tādā ziņā, ka tagad jau pielipi. Nesaku nekādā veidā kritiski, jo man piemēram, arī, kad Gustavo nomainīja uz Arstaru Ulsmirus, man tas nešķita, vienmēr bija tas joks, ka grūti tā kā izrunāt un tā, bet kopumā man tas šķita, viņš būs Arstaru Ulsmirus, es cieņu viņa dairadi un tā kā, ko viņš dara un kā cilvēku un tā. Un es domāju, es iemācīšos tās 3 zilbas, nav jau Arsta, Ulsmirus. Es atvainojos, 5 zilbas. Jā, Daudz pie 3 apstājās. Arsta. Okay. Draugi viņu sauc par Arsta. Arsta. Otra lieta, ko tu liktu laika kapsulā. Oi. Es varēju paralēli domāt. Es varēju pateikt ātrāk. Ko es tur jau iebāzu? Tur ir viena filma un viena grāmata. Tā ir it kā viena lieta. Tas ir tāds sainītis. Jā. Viņš tā vienā ir salikts smuki. Moins. Kaut kas man... es objektu noteikti ieliku šaha dēlīt ar figūrām. Tu spēlē šahu? Es, tā. Baigi nē, mācos. Nē, bet tādā hobija līmenī es spēlēju, un jo ilgāk es ar to nodarbojos, jo interesantāk tas kļūst. Un ar vien vairāk es brīnos par to, ka es to nedarīju visu laiku. Jo tā plānošana man absolūti nedarbojās tāda. Un nevis nedarbojas, bet es tā nebija pievēršas uzmanības. Tā kā, tā nav ikdienišķa lieta, ar ko, ja es tagad izdarīšu to, tad notiks tas. Tāda algoritmi, liela daļa ir ne manis izveidot, un pēc tiem es vados, bet tas, ka es pats varētu tādu algoritmu sastādīt, kad ja es darīšu tā, tad būs tas, un ka tajā situācijā tev nav variantu, tev man būs vai nu jāpalīdz, vai nu jādara tā, kā man vajag, jo tur ir citādāk ir šahs, un citādāk ir mats, un baigiņķīgi. Kad tu sāki? Kaut kāds gads būs. Vai tu eji arī pie kādā... Pagaidām. Guru? Pagaidām. Es zinu, kā es sāku. Man bija cik tur 800 dienas Duolingo beidzās tikko. Kāda valoda? Vācu. Jo es mācījos skolā vācu valodu, bet tad es viņu vairāk neizmantoju, un man likās, ka būtu jauki viņu atsveicināt. Bet tas Duolingo man vienā brīdī nenormāli piebesīja, un es viņu vairs nevarēju izturēt. Tad es pamanīju, ka tur parādījās bez valodām arī matemātika un mūzika. Tad es plinkšķināju notis kaut kādu brīdi, parēķināju jo es nevaru tos trīku zaudēt. Tur tās dienas krājās, saproti. Ir normāls cipars. Okay. Un tad parādījās šahs. Un tas man tā kā totāli Duolingo atrisināja. Es izgāju visu, kas tai Duolingo šaha sadaļā ir, līdz beigām. Un tad pārslēdzos uz chess.com. Un bakstos tur. Mēs teātrī, kas tur Dāvidu mēs uzspēlējam, un vēl man tur piesēž eksperti. Jūs spēlējat tā kā online vai uz vietas? Nē, uz vietas, uz dēlītes. Sapratu, uz dēlīšu. Teātrī, jā. Teātrī uz vietas, jā. Tik daudz lietas, par ko es ar tevi gribētu runāt, un mums būtu jāteic kaut kāda 3 stundu, 4 stundu epizode, lai varētu izrunāt visas tās lietas. Un nemocīsim. Jā, cilvēkus. Mani. Tici man, būtu cilvēki, kam interesētu un tā. Bet, jo
es patiesībā arī gribēju runāt par to sākumu, bet tad es domāju, sākums tev jau ir tik daudzās intervijās, tu jau esi gan jau stāstījis. Jā, par sākumu. Par stand-upam? Vispār par show biznesa sākumu un par to, ka tu 15 gados pārcēlies uz Rīgu, vai ne? Un visu, jo tur tas ceļš ir diezgan tāds. Man ir prieks, ka tev ir tādas pārdomas, jo man liekas, ka tas arī ir kaut tā tēma, tā kā tu sāki un kur tu esi nonācis. Man šķiet, ka tā tēma ir jārunā, tā, ka cilvēkam ir 70. Ja tad ir interesanti skatīties, kur viņš ir aizgājis, un mēs vienreiz to izrunāsim un viss. Jo tagad nākamreiz pēc gada man jau atkal ir jāstāsta viss no sākuma, un gads jāpieliek klāt no sākuma, gads jāpieliek klāt. Precīzi. jā, tieši tā. Bet, protams, ka interesants ir sākums, bet jebkurā gadījumā, cik tas ir... Jautājums ir par to, vai tas kādam varētu noderēt. Un manas pārdomas vienmēr ir bijušas par to, ka izlasot kādu grāmatu, kur autobiogrāfija, ka tam cilvēkam tā bija. Un man tas paigi nepalīdz pārsvarā, jo man tā nebūs. Es neesmu vairs tādos apstākļos. Un tādi apstākļi, kādi bija man, tas ir tikai... Es varu vadīties tikai pēc tā, vai tas ir interesanti, vienkārši kā stāsts vai nav. Jo pamācoši vai tā kā noderīgi, 90. Come on, tas pilnīgi, tā kā Tumšs zilais evaņģēlijs apskaties, cits laiks. Kā tas var noderēt mūsdienu policistam. Bet man ļoti patīk, ka tu šādi saki, jo man ir tieši pretējs viedoklis tam. Man vienkārši lasot man tieši patīk lasīt autobiogrāfijas. Kaut kas mani tajā iedvesmo, un es zinu, ka tas nebūs mans. Man patīk tik un tā. Jā, es zinu, ka tas nebūs mans stāsts, piemēram, kaut vai, es neesmu šo Boviju grāmatu izlasījis, bet es skaties tur dokumentāls. Man vienmēr interesē, kāds ir bijis tas stāsts. Un bieži vien, lai arī, piemēram, tu esi tur Ņujorkā vai citās vietās, pēkšņi nevarēja citas vietas izdomāt, kā Ņujorka. Tā ir milzīga. Jā. Tur ir centrs visam. Jā. Arī, ja tev tie apstākļi ir citādāki, tad tomēr tās psiholoģiskās lietas vai personības, tās sajūtas vai tas, ka tev ir bailes, šaubas, un tas jau tomēr vieno mūs visus, neskatoties uz tām lietām. Tāpēc man ir interesanti vienmēr dzirdēt tos stāstus. Bet, jā. Nē, tas mēs neesam tādā ziņā pretrunājis par pārdomām konkrētajā brīdī. Tas ir cits stāsts, jo pārsvarā tomēr, tad, kad man šo jautā, tad mēs runājam par tādu chronoloģiju, par faktiem. Tad es sāku spēlēt Hamletā, tad es gāju teātra studijā mazajā ģildē, un tad es sāku improvizācijas teātri, un tad to, bet tas tie ir tādi atskaites punkti, kas pilnīgi neko neizsaka. Bet par tiem izaicinājumiem un jautājumiem, ar ko tu tur pa ceļam nodarbojies, tā ir cita tēma, un tā, protams, ka ir interesanti. Tādā ziņā autobiogrāfijas vispār labākais, kas ir. Ir tīpaši, ja tu atrodi pat ne līdzīgas, bet es lasīju to, tā gan, laikam, nav autobiogrāfija, Selingera dzīve, un Selingers man vienmēr bijis tāds rakstnieks, kas, tāds, kaut kas ļoti tāls. Priekš man, ja es gribētu kaut ko pamēģināt rakstīt, tas ir kaut kas tur tāds... labi viņam, var sakot, tas izdodas. Malacis, pirmā vieta. Un tad, kad tu ej cauri tam viņa dzīves gājumam, un redzi, ka to skolu nepabeidz, tas viņam nepatīk, tad tas un tas, un tu saproti, ka tās ķibeles un tās problēmas ir tik saprotamas, un, teiksim, es pēkšņi skatos uz saviem bērniem, kam ir kaut kāda problēma skolām, pagaid, bet kaut ko es tik nenormāli stingri viņiem piesienos, ka nē, tā nevar. Ja tu esi pateicis, tad tev ir jāizmācās, tu nevari pamest skolu kaut kad tur vidū, un tad paskaties no citiem piemēriem. Pagaid, bet kāpēc es tā esmu ieciklējies uz to? Tie piemēri, tādā ziņā tie ir ārkārtīgi noderīgi no tā, kā citiem ir gājis un ko viņi ir darījuši. Jā, jo tur ir tas foršais, tur ir tas nevis kapsula, bet tur ir tas garāks laika nogrieznis, kurā tu vari redzēt nevis konkrētajā brīdī, kā tā situācija izspēlējās. Jo, tā kā skolas, pieņemsim, ja tev ir nepatikšanas skolā, konkrētais brīdis viņš ir vaiprātīgs, viņš ir šausmīgs. Jā. Bet, ja tev ir iespēja apskatīties tādā 20-30 gadu nogrieznī uz to brīdi, varbūt tā ir labākā lieta, kas ar tevi ir notikusi. Līdz ar to
Man tā bija, ka es no radio gāju, no radiostacijas, kur bija pirmā, kur es strādāju. 3 gadus tur nostrādāju. Es izdomāju, ka man jāiet prom. Un man tajā brīdī tas šķita vissliktākais lēmums pasaulē. Jā. Lai gan es gribēju iet prom, jo es gribēju kaut ko tālāk darīt. Un es nevarēju tur mēnesi gulēt. Un tiešām Šausmīgi briesmīgi. Nu, jā. Un tagad, skatoties, tas ir viens no labākajiem lēmumiem. Jā. Ka es tā kā gāju tālāk un darīju lietas. Tā kā, jā, tur ir bišķiņ jāatzūmo atpakaļ. Kā saņēmies? Jā. Kā Kā es saņēmos? Jā. Jo es atceros, es kabarē vadīju 10 gadus. Vadīju kaut kādus 5. Es neatceros. Bet 10 gadus piedalos tajā projektā. Un projekts kolosāls un interesanti. Un kaut kādā vienā brīdī saprotu, ka tas vairs nav mans, ar ko es gribētu nodarboties. Man skaidrs, ka es vairs to nedarīšu. Bet tas kabarē bija tas decembra projekts, un līdz ar to pa gadu es reāli aizmirstu, kā tas bija. Un tad nākamais decembris ir klāt, un es atkal esmu piekritis un atkal vadu. Bet pagaid, nē, man jau apanika. Man patīk nenormāli tā kabarē pasaule. Tā ideja, tas koncepts kā tāds, kurā tur cilvēki dzīvojas un kāds ir tas viņu eksistences veids, bet jā, tas, ka man uzstājoties uz skatuves paralēli tiek pasniegt ēdieni, kaut vai šī sadaļa, man tā kā es esmu pietiekami daudz to izdarījis, man pietiek. Es minu, ka ir cilvēkam tas netraucē, man traucē, es te negribu. Bet jā, visu laiku aizmirstās. Un katru gadu, kad tu sāc domāt, tā, viss, bet ir kaut kāds tāds, bet kāpēc, labi, es tagad atpūtīšos un baigi grūti saņemt. Bet kā tu saņem? Forši, ka tie, nepagaidi, es tikai, ka es saprotu, par ko tu runā. Okay. Kā tu saņēmies? Tu man prasa, kā es saņēmos? Jā. Man godīga atbilde gan jau ir jāsaka. Nē, viss jau te ir godīgs. Es saņēmos tā, ka es runāju ar sievu daudz. Un es gāju terapijā. Un es runāju terapijā. Jā, bet es negāju tā terapijā. Es jau kādu laiku gāju terapijā. Bet es runāju par to terapijā, jo tas man vienkārši traucēja arī dzīvot visu tā sajūtu, jo tas tev ietekmē. Un tad es atceros, ka man terapeits toreiz arī interesanti lieta teica, ka tas stress un tā negulēšana naktīs rodas, viena lieta no tām ir, rodas no tā, ka es esmu tā kā uz žoga. Ka es neesmu pieņēmis, ka es tā kā, es tā kā domāju, iet prom, es gribu iet prom, bet es neesmu pateicis vai uzlicis atlūgumu un pateicis, es eju prom, tagad es eju no šī atspēriena punkta. Bet es dzīvoju uz tā žoga visu to mēnesi. Jā. Un tad, kad es izdarīju to izvēli, tad īstenībā bija daudz vieglāk. Un kaut kas tajā, ka tu neesi tiešām pieņems lēmumu, jo beigās tu saproti, labi, tu pieņems lēmumu palikt, tas būs viens variants, bet tu ies tālāk no tā, ka tu paliki. Tu pieņems lēmumu iet prom, un tu ies tālāk no tā, ka tu ej prom, un tad ir daudz vieglāk operēt, jo tev ir kaut kāds izejas punkts, nevis, ka tu visu laiku tā kā, un tas bija baigi labs ieteikums, un es, tā kā saņēmos drosmi, aizgāju prom, un jūtos, sākumā tāpat nebija viegli, bet tas bija daudz vieglāk. Tā. Jā. Bet tas ir kurā gadījumā laiks ir nepieciešams, lai varētu secināt. Pareizi, tā distancīte, ka tu tā pārēji malā. Bet jā, tā ir interesanta lieta, kā darbojas cilvēku smadzenes un kā mēs mākam ievest sevi strupceļā, kur nav strupceļa. Kur patiesībā ļoti vienkārši izdarām izvēli. Es vienkārši varu neiet, es to vairāk nedarīšu. Un viss tas ir tik viegli, tiešām. Bet tagad tu sāc analizēt un domāt un zini, kā ieguldīts laiks. Perspektīva ir. Un tā ir ko rakt, un interesēja arī, un kā es tagad pametīšu. Un tādi radio darbi jau nemētājas uz ielas. Tu runā un tev maksā algu par to, ka tu tā kā, tas jau ir, tas ir ticis līdz tam. Kā tu aizgāji? Baigi viegli, man liekas, man tas bija. Man arvien vairāk lietas, ar ko es nodarbojos. Jo redzi, ka varēja ir tāds, bija, vai ir, decembra pasākums, un man vienkārši pa gadu sakrājās, ko darīt. Vajag daudz pašam, ko es, un tad, ja man ir tur ielikts, ja man ir pusnakšo filmēšanas un improvizācijas vai stand-ups, es nevaru vienkārši to drusku tā kā pamest uz decembri nost un padarīt tagad citas lietas. Jā. Vienkārši tās lēnām nostabilizējās tās svaru savējās. Bet arī, jebkurā gadījumā tā
Es noteikti varētu salāgot un noteikti varētu salikties, bet vienkārši saprotu, ka tas virziens, pietiek. Tur ir pietiekami daudz iets. Un man arī, ja tā skatītos chronoloģiski, es kaut kādu laiciņu, gadi 10, man liekas, ka man ir kaut kāds limits kādai vienai lietai, ar ko es esmu gatavs nodarboties. Jā. Iespējams, tur vajag kaut kādu citu piešprici, bet tā. Ja forši ir nomainīt tomēr to nodarbošanos, un ik pa brīdim es nonāku tajā, tāpēc man patīk kaut ko padauzīties, kaut kur brīvajā laikā aizpildīt viņu ar kaut kādu drazu. Es gāju dziedāt, mācīties solfedžo, tagad tas pats šahs vai kaut kāda, jo tur ir tā labā sajūta ir tā, ka tu nonāc tajā pilnīgi iesācēju pozīcijā, kur es īstenībā neko nesaprotu. Un es, piemēram, mūzika man ir tāds kosmos, man ir tur neko nerubīju no turienes. Man bija ļoti talantīga skolotāja pamatskolā, kas tur kaut ko pie klavērēm padziedājām. Viņa teica, Jāni, paldies. Un tur bija kaut kāds konkurss, kur mums superpuika vai kaut kas, kur jādzied. Viņa teica, tu nedziedi. Un viņi man, tu nedziedi, viss ielieta. Un kopš tā laika es esmu arī secinājis, ka es nedziedu, bet tāpēc neesmu baigi tajā virzienā skatījies, bet ļoti interesanti tajā, kad pieaugušam vīrietim, kad ir solfedžo kādā nodarbībā uzsit pa, Jāni, kas tas ir? Padziedam, do, nē, nav do, ne, un tas nav Jāni do, un sarot, man ir 40 gadi, fuck me, kas notiek? Un man sieviete saka, tas nav do. Kāds sakars? Bet tas man... Tā kā es te beginnerā baigi labi tur ir. Bet man šķiet, ka tas... Un labo man, ja es kļūdos, bet tas varētu būt, kas veido tavu arī to stand-up balsi vai komisko balsi. Tāpēc, ka tu visu laiku mācies jaunas lietas, un tev veidojas arī materiāls, pat neapzināti, man šķiet. Un kaut kas tajā, ka tu nestāvi uz vietas. Ir vajadzīgs tas skatu punkts, un viņu vajag maksimāli daudz mainīt. Un jo plašāks ir tas darbošanās lauks, jo vieglāk ir paskatīties gan tā, gan citādāk. Jo nekas jau gudrāks, jo, man liekas, tur arī nav tā stand-upā. Es domāju, ka katrs ar to var nodarboties, vienkārši ne visiem ir laiks sēdēt un pīpēt. Kāpēc cilvēki dara tā? Ja tu ilgi sēdies un domā par jebkuru lietu, kāpēc viņi dara tā? No kurienes mums tas ir? Kāpēc? Un tur ir tik daudz absurda, bet mēs vienkārši viņam Starp citu, aizmugurē tas otrs kolēģis, Seinfelds. Jā. Viņš, man liekas, ir izcils tieši tajā, kur sameklēt absurdu vai kādu paradoksu. Tieši tur, kur vienkārši iedomājies meklēt. Es tikko nesen redzēju kaut kur Instagramā un izlaicu kaut kāds bits par to, ka cilvēki atkārto vārdus. It is what it is. Tas kaut ko tā kā baigo nozīmē. Es zinu, jā. Sports ir sports. Un tas izklausās pēc tāda teikuma, bet neviens arī nekad nesēž. Kāpēc? Ko nozīmē sports ir sports? Tas skaidrs, nevar. Tas ir tā kā Gustavo atskaņas senos laikos. Staps, pasties kā atskan vārds ar vārdu. Neiesim chronoloģiskā secībā, bet ja mēs paņemam tīri to stand-up līniju, tad kas bija tev pirmā stāva izrāde? Nosaukuma. Kā viņi sauc? Nē, es sapratu. Cik tev ir kopā bijušas stāvu izrādes? Nezinu, 6. Iedomājies? Love, Optimistika, 1, Splendid, atkal, Work in Progress, un H. Un laikam viss. Tagad sanāk 8. 8. Vai viņas visas tev ir nofilmētas? Daļēji. Jo visas pilnīgi noteikti nē. Tagad ir super. Nē, agrāk jau tas bija populāri, bet tagad ir īpaši populāri, kad ir tas stand-up special, un tad viņš ir Netflixā vai HBO vai citos. Es, piemēram, ļoti labprāt gribu, man patīk, ka es tev saku tā kā menedžeris. Jāni, es ļoti labprāt gribētu, ka tev visas viņas ir vienā mājaslapā saliktas. Bet vai, piemēram, jaunā tev būs filmēta un kaut kur? Es domāju, ka jā. Vienīgais, es vēl neesmu sapratis, kad. Kur izdomāsim, bet kad, es nezinu. Jo es atšķirībā no iepriekšējām šo es vēl gribētu paspēlēt. Es vēl gribētu parādīt tagad aprīlī noraus.
Bet es domāju, nākamajā sezonā vēl var ielikt, jo tur nav... Iepriekš man parasti sanāca tā, ka tas kaut kur ir piesaistīts vai manai personīgai vai vispārējai aktualitātei, un tad daudz kas no tā materiāla noveco. Tā kā, piemēram, Work in Progress bija vispār katastrofa ar to, ka lielākā daļa materiāla bija pa Covid. Un tas novecoja vienkārši vienā dienā. Tik ātri nekas nebija novecojis, kā Covid. Viena diena bija vajadzīga, 22. februāris vai kas, bams. Tāpēc, ka sākās karš un Covid. Un tikko bija ierobežojumi, vispār 2 metri pēkšņi, tas nav nekas no tā, kā vakar bija. Šodien nav. Un bet iepriekš tie filmētie, Nē, tur ir daudz visādas problēmas. Es zinu, ka man mājās noteikti kompakta diskā ir, bet tāds, man pašam laikam ir jāizaug vai jānonāk tur, ka es viņu gribētu publicēt kaut kur. Jo tas ir tas bija tik dramatiski. Man varētu jābūt tik labam, lai es varētu kaut ko tik sliktu publicēt, un tik labs es vēl neesmu. Tā es domāju. Jo, protams, ka ir interesanti apskatīties, kāds ir tas sākums. Kurš gads tas bija? 2000 kaut sākums. Bet precīzi ne. Bet, come on. Var sakot, es to stand-upu taisīju, tāpēc, ka Artelī bija tāda vieta, kur TV24 Artelī tur bija uztaisīta vieta. Artelis saucās gandrīz teātris un skatave un tā, un nav ko darīt. Tur neviens negrib uzstāties uz tās skatuves, jo mums ir profesionāli aktieri un mums ir totāli amatieri, kas nav īsti tādai vietai pielāgot. Mums tas vidusslānis nav vajag aizpildīts. Mēs esam ļoti mazi tur pa vidu tādi, kas var saorganizēt kaut kādu vakaru un uztaisīt. Un tāpēc es sāku taisīt stand-upu, lai vienkārši tur ir kaut kas, ko rādīt. Jo es negribēju mēs jau spēlējām kā sunī pāri ielai, un es nevaru konkurēt pats ar sevi 2 vietās, mēs nepiepildīsim zāli. Bet tas, ko es te runāju, tas lielākā daļa bija totāla katastrofa. Tas tā kā... Es atceros, ka sākumā bija kaut kāda baigi ilga stāstīja, ka lai sāk nestraucās, ka es mikrofonā runāju. Tāpēc ir tik skaļa. Man nav tik skaļa balss. Un tā skaņa, es tā kā saku te, un tās tumbas. Tumba. Tur nāk tie skaļruņi. Kaut kas smieklīgs tajā. Nē, protams, ka ir. Tas ir ļoti labs. Bet es domāju, ka īstenībā noteikti pārsvarā dzīvē noteikti tā, ka komiķis izdomā tādu konceptu, ka viņš skaidros acīm redzamo realitāti. Un no tā uztaisa smieklīgi bitu. Bet manā gadījumā man nav ko, es nezinu, par ko vēl runāt. Es nesaprotu. Nav tādas nekādas stand-upa pieredzes. Es nesaprotu, kā būvēja, kur es tagad sadabūšu. Un tur cita starpā es pa bērnību sāku stāstīt, ka pirmā teātra pieredze bērnībā tur Dekšāra pamatskolā. Un pēc tam, kad tas gan bija interesants lēciens, pēc tam mēs ar Jāni Balotu dramaturgu bijām izdomājuši, nezinu, kā mēs tur nonācām, tas bija dīvaini, bet tagad taisīt kādus gadus vēlāk, mēs taisījām tādas nodarbības, ja tu gribi stand-upu taisīt. Kā iesākt, var sakot. Man ir kaut kāda stand-upa pieredze, viņš ir dramaturgs, kurš saprot, kā uzrakstīt vispār to stāstu un kas ir tie klucīši nepieciešami, lai tas stāsts turētos kopā, un tad mēs domājam, ka mēs kopā varētu šo izveidot. Un nedaudz pāanalizējām arī manu daļu attiecīgi. Un tas, ko mēs secinājām, ka es uz Bobi darīju tā, kā pārsvarā dara visi stand-upā. Stāsta par sevi, stāsta par savu bērnību, savus pārdomus, un paskaties, es runāju mikrofonā un pa tumbām nāk skaņa, bet tas viss bija tīri, tas bija viss aiz tīra izmisuma. Tur nebija nekādu zināšanu, tīra panika, tīrs izmisums, ieliec sevi situācijā, tev ir jākuļās laukā un kulies. Man šķiet, ka Kevins Hārts kaut kādā intervijā daudz jau to ir teikuši, bet kā vienmēr padarīt materiālu svaigu, vai ne? Jo ir taču tik daudz tēmas un tik daudz cilvēku, par kuriem runā, tu vienkārši runā par sevi. Tu runā caur savu to prizmu, caur savu to skatījumu, un tas jau arī, tas ir vienmēr unikāls. Tā kā, Jā. Man liekas, ka stand-upam nedara tas pārmetums, ka tu nevar runāt par sevi, jo citur tas ir, protams, aizdomīgi, ka tu stāsti par sevi. Jā, bet stand-upa gadījumā tas jau ir tas, tā smieklīgā, tas joks pārsvarā tomēr ir, labi, kāds komiķis Džimijs Kāršs nedara, piemēram. Džimijam Kāram ir joki konkrēti. Tur ir konkrēta vecā labā joka formula, kurai viņš smuki iet cauri. Bet arī citas starpā tas ir smieklīgi galvenokārt, tāpēc, ka viņš to saka, jo viņš ir tajā tēlā, viņš ir uzbūvējis to. Un arī tas, ka tas ir uzvalkā un ka tas ir zolīdi un tie visi joki ir riktīgi melni, vietas un melni. Un
Bet viss tas koptēls, viņš tā kā saliek ļoti labu kombo. Un ja kāds cits, es teiksim, paņemtu kāru materiālu, vienkārši iemest pie sevis kaut kādas dažas foršas jociņas, jo man daudz varētu noderēt. Es atrodu kaut kādu tēmu, viņš man kontekstā dara. Tā būtu, es domāju, ka katastrofa. Un būtu baigi grūti saprast, kas ar mani ir noticis. Jo tā nav mana pieredze. Tas ir viens no sarežģītākajiem, man liekas, ceļojumiem stand-uperim. Tā kā atrast to savu stāstīšanas veidu, savu skatu punktu, no kura tad izejot, tas kļūst smieklīgi. Kā Jānis Skutelis atšķiras no Jāņa Skuteļa tagad tieši tajā stand-up ziņā? Es domāju, ka es kļūstu arvien godīgāks. Un arvien atklātāks, jo tas, ka es it kā pieteicu, ka es biju diezgan atklāts un kaut ko stāstīju tajā sākumā, bet tā ir cita tipa atklātība. Tas ir tas, ko es gatavs esmu stāstīt tajā brīdī. Jo, citu, labs piemērs bija otrais stand-ups, man bija nosaukuma Love. Tātad 9 minūtes stand-up. Nezinu. Man liekas, tu pieskaitīji skaitot. Jā. Anyway, bet Love bija izcils ar to, ka tas bija otrais, un pēc pirmo taisot, es nezinu, kas tas ir, tāpēc es viņu varu uztaisīt, jo es nesaprotu, ar ko es nodarbojos, man nav nekāda ekspektācija, nav arī baiļu. Un Love, es jau zinu kas ir labs un kas ir slikts. Es jau esmu ābolā iekodies, un tagad man ir skaidrs, kādas varētu būt potenciālās problēmas. Tātad tēma mīlestība ir, come on, tas kolosāli, ko tik tur nav ko teikt, un es gribētu atklāt par to izrunāties. Un tas, kas ir realitātē notika, es slēpos aiz visa, kā viens stand-upā, man liekas, var noslēpties. Man bija kaut kāds speciāli kostīmu veidīgs, man bija žābo tāds, un ar tādu sirsniņu, bet tāda buča liela broša. Man bija brilles, es kaut kādu vienu izrādi atceros, es norunāju latgaliešu akcentu. Man visu laiku fonā skanēja visur Celine Dion un visi romantiskie hiti non-stopā skan mūzika un baigi bija noslēpies. Jā. Un saprot, ka tā vēlme atklāti kaut ko runāt, līdz viņai tomēr ir jāizaug. Jo es minu, ka es tad varētu, bet ja es tad būtu kaut ko teicis atklāt, es domāju, ka tas būtu pretīgi un nebaudāmi, un tāpēc labāk ir kaut kā tur manevrēt. Jo tās tēmas, patiesībā es nedomāju, ka man baigi mainīt tos tēmas, man vienkārši ir pienāk ar laiku, ar pieredzi pienāk klāt kaut kāda lielāka izpratne un cita tipa interese par to tēmu un uz kurienu viņi var aizvest, ar ko tā ir saistīta jā, tie tādi, un teātra pieredze, protams, ka man ir drusciņi, nevis drusciņi, bet iedevusi daudz lielāku mieru uz skatuves. Jo iepriekš, piemēram, ja man ir kaut kāda pauze, es esmu vienu joku pabeidzis un momentāli nevar atcerēties nākamo, kas man jāstāsta. Es biju diezgan panikā uzreiz. Bet man visu laiku, un man liekas, ka tie vēl ir palikuši kaut kādi, jā, tā, un, jā. Var teikt, ka klusums, tagad tas radio DJs, ka klusums nevar būt, jo izslēgsies sistēma, aizies kaut kāds auto. Atvainojos, autopilots. Un tās ir tā kā mazinājies. Saprotu, ka es varu drusciņu uzalpot uz tās skatuves, varu arī vairāk pats papiedalīties tur. Un, jā, kaut kādu to kontaktu ilgāku dibināt ar skatītājiem. Jā. Šis ir ļoti labs tāds piemērs. Jā. Es varu iztēloties, ka tev nav tajā brīdī, tu nevar uzreiz atcerēties, un tu baidies no tā klusuma, un tu vienkārši mēģini aizpildīt kaut kā viņu. Tā ķibela jau sanāja tajā, ka tu pats sevi nodod, neviens jau neiedomātos patiesībā, ja tu pats neparādītu. Bet tā ir atkal no impro skolas ļoti smuks. Ja impro, piemēram, tā, spēlē īsās formas, skeču pēc skeču, ir baigi labi tas, ka ja tu pats esi tā kā relaksēts un ir situācija, tās ainas, kuras izgāžās un nesanāk, viņas ir kolosālas. Bet ja tu par to pārdzīvo, ja tu streso par to, ja tas tev sagādā kaut kādas ciešanas, kā improvizatoram, tā ir nāve, tas ir tāds skatītājiem tādas mocības. Bet var tā kā izgāzties, man liekas, viena aina pēc otras, un viss vakars var būt totāli izgāšanās, un mēs būsim kā skatītāji un improvizatori lieliski pavadījuši laiku. Jā. Ja viņi nesāk grūzīties, ja viņi nesāk cepties par to. Jā. Ja viņi tā kā, ja tu domā, ka patiesībā tu esi daudz, daudz labāks, vienkārši šoreiz man šitā sanāca, tad ir vakars. Bet jā, ja to dara tā viegli un forši, un mēs taču visi saprotam situāciju.
Kā tu šo rakstīji? Stand-up? Cik ilgā laikā tu viņu rakstīji? Nu, ar laiku te būs problēmas, jo tas, ko es daru, es vienkārši, ja man kaut kas ienāk prātā, pierakstu telefonā, un tad, kad izdomāju, ka tagad vajadzētu startēt, tad skatos, kas tur ir sarakstījies, un kas man pietrūkst vai ko vajag klāt. Šī gadījumā, tādā ziņā viegli. No 22. gada, kad bija iepriekšējais stand-ups, tad lēnām viņš tur kužinās, jo teātris man baigi neļāva domāt par to un par jaunu stand-up rakstīšanu. Bet jā, un pat starp citu, man ir jāizsaka liela pateicība cilvēkiem, kam ir interese, kas man uzkužināja. Man ar Kristīnu taču pazīst Svetbankas. Nē. Kāds uzvārds Kristīnai? Lūsiņa. Jā, pazīstu, sveiciens Kristīnai. Sveiciens Kristīnai. Viņa tevi? Nē, tas, starp citu, Svetbanka ir tas, kas ir radījis jau otro notikumu. Šis stand-ups un pusnakts šos 7. Jo Kristīna pirms daudziem gadiem man zvana un saka, ka gribētu klientiem kaut kādu pasākumu, Jāni, vai tu nevari uztaisīt. Bet mēs gribam baigi foršo tādu. Un es teicu, ka baigi foršos, diemžēl nevaru, jo tam ir jāiegulda daudz laiks. Jā. Un es tagad ieguldīšu daudz laiku, lai uztaisītu pāris pasākumus. Tā mēs nedarīsim, bet man ir plāns, ka es gribu taisīt late night show tādu formātu. Un, ja jums tāds der, tas late night shows, tad es esmu gatavs tādu taisīt. Un līdz ar to man bija 4 Svetbankas klientiem pasākumi, kas ir man 4 mēģinājumi ar visu filmēšanu, ar visu ņemšanos, skatītāji saorganizēt, man nekas nav jādara, man nav jāmaksā par filmēšanu, mēs varam izmēģināt tā, izmēģināt šitā, un pēc tam mēs vienkārši turpinājām jau šīm iestrādnēm. Un tas pats notikās tagad ar stand-up, kad viņi teica, ka klientiem vajadzētu kaut kādu pasākumu tev. Un es domāju, labi, es varētu, tieši domāju, kādreiz vajag stand-up uzrakstīt atkal. Un tā galvenā problēma, redz, ir ielikt to datumu, to deadline izvēlēties, kad tad es viņu rādīšu. Ja tas datums atrodas, tad jau tad... Un tas par tiem late night šoviem, tas bija pusnakts šovs 7, tā kā, pirmsākums. Jā. Interesanti. Sveicien Kristīnai. Paldies. Tas ir citas starpā kaut kāds baigi labais tāds mecenātisma piemērs. Man liekas, nevis vienkārši kādam dot naudu, lai viņš var, es nezinu, ko ar viņu darīt, bet tagad tu uztaisi produktu kāda cita vajadzībām, bet pēc tam tu esi gatavs viņu turpināt, tad pilnīgi cita atdeve. Arī taisot. Saprot, jo es tā neieguldītos vienam korporatīviem pasākumam. Neviens tā neieguldītos. Jo mēs visa komanda, mēs it kā no vienas puses taisam korporatīvo pasākumu, bet mēs zinām, uz ko mēs ejam. Mēs gribētu turpināt šo darīt, un tā ir, visi tur ir ieguvēji beigās. Šo stand-up tu kaut kur testēji? Pirms izrādes? Man bija darba izrādes pa Krodziņiem. Es biju Jelgavā, ir tāda alus darīt tev viedi. Man bija, man liekas, ka 2 stand-upi tur. Un tad bija bankai kaut kādi 3, kur es jau viņus izprovēju. Picerijā, tepat Bueno. Tās darba izrādes šis ir tas dīvainais formāts, kur bez darba izrādēm laikam nebūs, jo ja es nepārbaudu pie skatītājiem, un tur tie ir vislabākie režisori un dramaturgi, viņi ļoti ātri visu saliek. Jā. Un tad vienkārši ir vienīgais, kas ir jāiemācās, ir kaut kā jāiemācās nobriest, stāstīt materiālu, kas vēl nav gatavs, un saprast, ka tas nekas, ka vēl nav smieklīgi. jo tas ir darba. Jo tas ir darba process, tas ir sākums, un tas tā kā melnraksts. Saņemties. Jā. Lūk, starp citu, ar melnrakstiem ļoti labi to var redzēt. Ja tu man iedod savu melnrakstu, piemēram, tas var momentāli būt nenormāli asprātīgs un pateikt, šito tā. Bet uzrakstīt to pirmo melnrakstu, tā ir tā lieta. Tas ir tas, ko, ja tu to esi izdarījis, pēc tam jau labot un pielikt, noņemt var jebkurš, bet uzrakstīt to drazu, to pirmo, pie kā mēs tagad turēsimies, saņemties un... Bet forši. Un dziesma beigās, tā ir tava izvēle? Vai tas nav... Jā, tā man laikam vienmēr ir bijis. Dziesma sākumā un beigās. Bet tieši tā dziesma, kas bija izrādes beigās vakardien... Johnny Mary? Jā. Tā man bija, jā. Okay, jo viņa skanēja dažādās versijās. Jā. Tas bija interesanti. Edmunds tur ir izpaudies. Jā, viņš sameklēja versijas vēl, kas viņa izpilda. Man liekas, izcils gabals tādā ziņā jāatzīst. Jo tur ir kaut kāds ļoti labs kombo starp, jo izklausās tā kā priecīga, bet viņa tāds sērīga, tā kā saldsērīga, tā kā priecīga, tā kā nav tāds
Ļoti patīk šis miksiņš. Tā ir laba un Johnny is kombinācija. always running around trying to find certainty. Man liekas, ka tas kaut kas arī ir man iekšējā sajūta. Kaut kur skrien un kaut ko meklē, un viņi saprast, kā tad patiesībā tās lietas darbojas. Jo likās vakardien, ka tur ir kaut kāda doma apakšā, kas skan šī konkrētā dziesma. Nu tad noslēgumā, kas ir trešā lieta, ko tu liktu laika kapsulā? Ukulelītes iebāstu. Šo to ātri izdomāju. Jā. Es jau biju bišķiņ padomājis. Es paralēli atbildot domāju, jo man liekas kaut kāda, es par jautrību. Redz, man ir ko palasīt, man ir ko paspēlēt, un man ir kaut kāds ko pamuzicēt. Tu spēlē ukuleli? Es tā ik pa brīdim, bet tā ir viena no lietām, kuras var ik pa brīdim atgriezties. Un ļoti nomierinoši. Tāds, tā kā kādreiz ir žonglēt, tas kaut kas līdzīgs žonglēšanai. Tādā iesēdies vienā kaut kādā grūviņā. Kaut kā viņš iet uz aplīti. Proti žonglēt arī? Protams. 3. Kādreiz ar 5, bet... Wow, okay. Tas ir tas pats, kas ar 3 tikai ātrāk. Es daru tikai tā roka precizitāte. Ar 2 lielākā daļa cilvēku. Šo es dzirdēju vienā podkāstā. Tev vajag 2 bumbas, 2 rokas. Nu jā. Vai arī viena? 2, nu jā. Ar 1 roku 2 bumbām? Tas crazy. Es nezinu. Tas ir nereāli. Šo es dzirdēju vienā podkāstā, bet es domāju, tagad ir jauna studija, jauna epizode, es varbūt pavaicāšu. Un ja tev nebūs, tad viss ir ok. Bet varbūt tev ir kaut kas ekskluzīvs, ko tu vari īpaši šeit pateikt. Tas var būt pilnīgi jebkas. Iedomājies, mēs tā kā to ieliekam kā to, kā to sauc? Es tam neesmu Huku. Tas āķis. Jā, kaut kas varbūt ir, tev ir kaut kāds jaunums, varbūt ir kaut kas, ko tu gribi padalīties, varbūt kaut kas, ko tu... Bet, ja tev nav, tas ir fine, bet es domāju, es noriskēšu. Garlaicīgs man nav. Tu neesi, Jāni, tu vispār neesi garlaicīgs, tā kā vispār tu neesi garlaicīgs. Mani jaunumi pārsvarā tomēr saistīti ar jauno Rīgas teātri, un tur nākamā sezona vēl nav izsludināta, bet es zinu vienu izrādi, kāds Jānis, kāds tur kaut kas, igauņu rakstnieks, viņa izcilā luga brīvais kritiens, es nezinu, vai viņa tā sauksies, tā tiks iestudēta, un man tur ir zini kā, tu izlasi kaut ludziņu un saproti, ka tev tā loma ir jāspēlē, un tad tu saproti, ka šī ir tik interesanta jau, vienkārši izlasot. Tas ir labs rādītājs. Jau kā viņu varētu risināt. Tas ir tāds frīkais kaut kāds vienpatis, kurš dzīvo mežā, viens pats, un pie viņa atnāk 2 jaunieši, un viņš nevar saprast, vai tā meitene nevarētu palikt pie viņa, un tas puisis varbūt iet prom, un viņš nāk klajā ar tādu piedāvājumu, un kā viņi tur tiek ar to galā. Bet es jau pat ideja par to, ka kaut kāds vīriņš, kurš dzīvo mežā, viens pats, man liekas, ļoti labi. Pilnīgi cita realitāte. Es ārkārtīgi gribu redzēt tevi izrādē spēlējumu. Es vēl neesmu redzējis 7 gadu laikā, kopš 8, atkal 7 gadu laikā, es nemāku matemātiku, 8 gadu laikā, tāpēc, ka tās biļetes, tev arī vakar bija par to joks, un tas ir pilnīgi patiesība, es nevaru tās JRT biļetes nekādu dabūt. Labi, kaut ko sadomāsim. Pieņemsim. Jā, milzīgs paldies, ka tu atradi laiku. Mēs jau esam pārtērējuši, bet paldies tev liels. Ejiet uz ejiet uz izrādēm, un lai tev viss izdodās. Un tu vari man neapsolīt, bet es tiešām gribētu vēlreiz ar tevi aprunāties kādā epizodē, kaut kad, lai paiet laiciņš, jo man bija vēl visādi jautājumi, bet tos mēs atstāsim nākamajā reizē. Tagad es nobriedīšu tam jaunumam. Sarunāts. Manam personīgajam. Super, paldies, Jāni. Lai viss izdodās. Čau! Es nezinu, kāpēc saprotu. Pagaidi. Vienmēr katrā epizodē notiek šis, es jau galīgi aizmirstu. Pagaidi. Tāpēc, ka jau notika kaut kas. Nē, rekur, tev ir jāuzspiež outro. Šo mēs paturēsim arī jaunajās epizodēs. Šis ir outro. Jā, tur. Nav. Nē, tas nav īstais, piedod. Šitais. Un... Aiziet!